Sveiki, skatītāji! Šodien pastāstīšu par WWDC 26 jaunumiem. Apple ir izziņojuši Siri lietotni, kurā vieglāk sazināties ar balss asistentu. Kameras lietotnē būs pieejama Visual Intelligence funkcija, kas atgādinās Google Lens, un Siri arī tagad spēs atrast informāciju caur tavām ierīcēm, piemēram, atrast īsziņu, bildi vai ēpastu. Apple ir ieviesuši šādas vecāku kontrolas funkcijas, piemēram, vecāki varēs apturēt bērna iPhone piekļuvi, vecāki varēs apstiprināt kontaktus, ar kuriem bērns sazinās, mājaslapas, kuras lieto bērni un citas funkcijas. Apple ir atjauninājuši arī savas Liquid Glass funkcijas, jo lietotāji varēs izlemt, cik caurspīdīgas vai necaurspīdīgas viņi vēlas Liquid Glass funkcijas. Paldies, ka skatījāties šo video un tiekamies citos video. Atā!